5. pusfināla sērijas spēle LV Florbola līgā sievietēm starp Florbola klubu Ķekava un Florbola klubu NND ir noslēgusies dramatiskā, spraigā cīņā. Uzvaru pagarinājumā ar rezultātu 4-3 izcīna NND uz sarunu. Esam aicinājuši uzvaras vārta autoru Elīnu Štrausu. Apsveic tevi ar uzvaru, tavs komentārs par šīs dienas maču. Spēle ļoti laba bija. Mums treneris spēles sākumā nedeva nekādas jaunas uzdevumus. Mēs mēģinājām spēlēt vienkārši savu spēli. Un man šķiet, ka mums gāja labi. Sākums bija nedaudz grūts. Nepadevās, bet rezultāts ir tāds, kāds viņš ir. Otrajā periodā jūs nonācāt iecinājos ar 0-2, bet pēc tam jums izdevās laust cīņas gaitu sev par labu. 3-2 un arī šis te pārsvars tika noturēts. Kaut arī ne pamatlaikā, bet tomēr tika noturēts. Kas bija tie galvenie faktori, tavuprāt, kas palīdzēja jums izcīnīt šodien šo panākumu? Mēs vienkārši spēlējām savu spēli. Mēs neko jaunu mēs necentāmies panākt. Un mums vienkārši sanāca pārsvars. Atbalsts jums šodien tribīnēs šķiet bija vēl skaļāks nekā iepriekšējās reizes. Kā tu to vispār kopumā vērtē, kad jūs fani ir tik ļoti aktīvi? Jā, tas tiešām palīdz. Tas vienkārši fantastisks atbalsts. Nekad vispār tāds nav bijis vismaz manās spēlēs. Nekad tas ir vienkārši superīgi. Tiešām liels paldies viņiem, jā. 6. spēle paredzēta nākamā sestdien. Tavu prognozi izdosies iekļūt jau sestdien finālā, ja tomēr viss izšķirsies 7. spēlē? Mēs darīsim visu, lai mēs pabeigtu ar nākamo spēli, protams. Paldies par interviju.